Kāds domās, nav piemērots laiks video. Bet ziniet, kas vispār dzīvē nav piemērots laiks nekam. Vai tu dari, vai tu nedari, vai ne? Man liekas, ka tā ir. Šodien interesants kontents, īpašs viesis. Mēģināsim nopirkt viņa auto. Uzliks lūdzu arī mūsu studijā Arturu. Viens beņķis, lai Arturs uznesīs otru. Kā jau es minēju, kāds domāt, kad nav tiešām piemērots laiks, bet man liekas, šī ir piemērota sērija, lai mēs mēģinātu nopirkt no pirmā viesi mūsu studijā Auto 2000 mašīnī. Tāpēc turpin skatīties, kas pa viesu un skaties, vai mēs beigās nopirksim šo auto, vai viņš aizbrauks mājās ar savu mašīnu. Paldies, ka skaties Auto 2000 kanālu un vējš pat ārā nav ar sniegu. Čau, mani sauc Arturs Miškinis, esiet sveicināti kanālā Auto 2000. Es esmu tā saucamais arī pereklups, atbraucu ciemos pie Auto 2000. Es nodarbojos ar mašīnām no pasūtījumu no Amerikas, Eiropas, un šoreiz atbraucu ar C-klases Mersi, varbūt piedāvāšu arī viņiem iegādāties, bet pats galvenais pastāstīt kaut ko interesantu jums un arī kolēģiem. Vajadzēja pirtiņu tev iekurināt. Ej, tu nos! Nevarēja pirtiņu pasūtīt, atvest uz pirtiņu. Jā, ļoti labi. Labs aiciņš šodien. Crazy! Labi, ka sāk filmēt. Crazy! Crazy! Beidzot ziema atnākus, mēs jau nesūtamies. Pagad, stop! Čau, Artur! Čau! Sen neredzēts, Latvijā neredzēts. Jā, prieks, kad atbrauc vispār pie mums. Ļoti labs laiks. Jā, pasaules, es domāju, svētku noskaņa, kā nekā tagad ir starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu. Kur tad bez sniega? To jau mēs nevaram zināt, vai tagad ir starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu. Es pat teiktu pēc Jaunā gada. Jums ir pēc Jaunā gada, tā kā laimīgi Jauno gadu jau jums, lai panākumu tā tālāk. Ar ko tu atbrauc pie mums šodien? Es ar netipisku mašīnu priekš sevis, ar Mersi. Es gaidīju tev ar Range, teikšu, kā ar balto. Ar Range jau biju pie jums Vācijā, tāpēc gribēju kaut ko citu. Okay. Ja tu neesi redzējis to sēriju, tad tev jāieslēdz noteikti YouTube. Kā tev YouTube varēja atrast? Mani varēja atrast Arturs Miškinis un vai nu AM Cars vienkārši. Būs tagad jauns nosaukums AM Cars. Ot es arī pat atceros vieglāk AM Cars. Tā kā apskatieties AM Cars, tur ir neliela epizode, viņš bija ciemos pie mums Vācu laukos, ļoti labi gāja, tāpēc mēs viņu atļāvāmies arī uzaicināt šeit uz Tukumu. Bet mēs šodien izdomājam kaut ko interesantu, kaut ko netipisku. Arturs šo C-klasi, cik ilgi tirgo? Pusgadu vispārībā, kaut kur kopš vasaras. Pusgadu. Kāda ir cenas esā? Vai kāda bija starta cena? Starta cena bija 5200, jo šis ir vispār projekta auto mums, ka tie, kas skatās manu kanālu, zina, ka mums ir challenge ar sievu. Tas ir sievas autiņš. Okay. Mums bija beigās. Kurš gada beigās atbrauks ar krutāku mašīnu? Okay. Viņa nopirka vasarā. Šo domāju, vēl tur bēmbjus nopirks, viss kā būs. Iesprūdē Mersi. Es nopirku žurku, izsolē Auto 1 antireklāmu. Es iemaukšu antireklāmu, jā. Ļoti sūdīgi izsole, ne? Mēs esam daudz iedarzušies. Un joprojām tā žurka tur stāv. Divreiz traļi jau brauca pakaļ. Beigās mašīna ir neejoša, saka, lai viņa aizrijās ar to žurku. Un tā arī palika tur? Jā. Tā kā zvanu, ka tu vedīs, nevedīs, sados naudu klusē. Crazy. Viena sieviete zvana. Skatos, jūs nesat sen pirkuši, bet kaut ko čekojat. Es saku, nu kā to skatās? Es saku, atdodiet man naudu par to bembi. Jūs bembis pie mums stāv. Nu stulbi, ka tā sanās. Nu, es nodošu ziņu. Un tā arī vēl naudu mēs dabūs? Tā kā, Aivi, ja skaties, sveicieni. Kas tur tausos reklamē, Džek, kad baigi iepērkās Auto 1? Kur tu esi neapmierināts, es esmu neapmierināts. Kā klienti no turienes ir apmierināti? Tur var, kaut ko interesantu var iepirkt. Ja māk kaut ko skatīties. Dārgas mašīnas negribās pirkt. Vienīgā vieta, kur lētas mašīnas var nopirkt. Arī fakts. Bet viena nav baigā problēma. Jāiegulda tikpat, cik normāli nopirkt, vai ne gatavi nopirkt Vācijā. Dokumentu kārtošanas maksa.
izsoles maksa nežēlīgi. 400 eiriki. Jā, tas ir diezgan daudz. Pamērci C-klases gads, motors, kilometri. 2.2 dīzels, bet daudz ir dzirdējis. Pagad 2.2 dīzels, tas ir takšu motors, tas ir labais motors. Tas ir taksis, jā, kā visi taksis. Nē, bet es to saku ne kā mašīna taksis motors, jo viņi ilgmūžīgi tie motori. Ekonomiski ilgmūžīgi. Tu, protams, viņi iedalās kā bembiem, tur ar ķēdēm, bez ķēdēm. Un šitas ir ar ķēdēm vai bez ķēdēm? Kā jau ķēžu, bet kad jāmaina, kuri vājās vietas, nezinu. Braucu labi. Jo tāpēc, kad, man liekas, šitiem meršiem ir tik labs tas motors, tas vecais, kad tur tās ķēdes ir jāmaina pie cik kilometriem. 400, man liekas, tas ir pusceļš pie ķēdes. No, tu viņam, ka reiz ir 410 nobraukums. 8. gada. 8. gada 2.2 dīzels. Pusceļā uz ķēžu maiņu. Un cik teica tagad cena SSA stāv? 4750. 4750. Cik mēs varētu iedot, varbūt var Kalvīt ienākt nedaudz kadrā, filmējot, cik mēs varētu iedot pa tādu mērķi, ja klients būtu atbraucis pie mums, novērtēt tādu autiņu? Kā tu šķiet? Jāskatās tirgus. Divīt. Divīt noteikti varētu iedot, jā, viennozīmīgi. Es šo sēriju izštukoju tā, mēs tev piedāvājam cenu, sērija iet, mēs runājam, turpinām, mēs tev piedāvājam cenu un beigās vai tu paliec pie savas cenas, vai tu mums pārdod to mērķi. Mūsu starta cena ir 2. Tā kā rekur stūrītī tavu cena, un šeit ir mūsu cena, kas ir 2. Vēl ir drauga cena? Vēl ir drauga cena. Tu jau zini, kāds parasti drauga cenas ir? Nē. 5,5? Tās jau bija radinieka cenas. Nē, radiniekam 6. Taisnība. Labi, atgriežoties pie tēmas, kas ir Artūrs. Amerikā dzirdētie autiņi pērc, pārdod, ko tu dari vai pasūtīt. Esmu redzējis tev daudz TikTokā, vairāk vai mazāk tu izcēlies ar to, kad vāģi no Amerikas. Pastāst varbūt cīkāk par to. Tā ir viena no nozarēm. Principā es nodarbos ar to pašu, ko jūs. Tirgoju mašīnas Salaspilī, arī pēc pasūtījuma var iegādāties mašīnas no Eiropas, bet arī, kas bija savādāk nekā jums, jā, ir iespēja palīdzu iegādāties, piegādāt mašīnas no Amerikas. Koparts, Insurance Auto, Cars.com. Uzreiz tādu mazu nobīdi. Pa Amerikas auto es vienmēr esmu domājis, ka Amerikas auto ir ritīgie sūdi. Kāpēc es saku sūdi? Vienmēr tur ir šķilteņi, un otrs, man liekas, liela daļa baidās no Amerikas autiņiem. Pateikšu, varbūt ne vairs tagad, bet pāris gadus atpakaļ, es teikšu rupi 10 gadus atpakaļ, Leišos bija daudz vairāk amerikāņu auto nekā Latvijā. Un ja Latvijā tu minēji, auto ir no Amerikas, cilvēks pat neizskatīja to auto, vai viņš tehniski bija tur daudz blies, vai nebija vispār blies, vai tur ir kaut kāds tehnisks ķibelis. Viņš pat apgriezās un neskatījās to auto, man liekas. 5-10 gadu atpakaļ no Amerikas auto jau tā atziņa bija nereāli pārdot, bet skatos, tev tas ir tā iekustējās, ka pat cilvēki gatavs pasūtījumu ņemt. Pastāst, kas ir mainījies šo gadu laikā, kāpēc tieši tagad cilvēki ir sapratuši, nē, tagad var no Amerikas, bet tad nevarēja. Tad nevarēja, tāpēc, ka to vērt lietuvieši, kāda viņiem iepriekš reputācija bija. No 10 mašīnām salasa vienu, Frankensteini un tā tālāk. Ja tu pērc pats, ja ar manīm, attiecīgi. Labi studija. Jā, attiecīgi. Vispār nav augsts. Nav. Tā kā Dubajā. Tātad jūs jau redzat, kāda tā mašīna ir, kādi defekti, kāpēc viņa tiek tirgota. Un viss, jūs jau visi plus mīnus ir caurredzams. Zināmas izmaksas, cik viņiem maksā šeit ar defektu. Citi vēl baidās dēļ certifikācijas. Tāda. Iepriekš Latvijā tā bija liela problēma, tagad vairs nav. Certifikācija CSDD maksā 400 eiro. Pārējais, kādi mašīna attiecīgi, kādi jums ir meistari, pielāgot lukturs. Galvenais ir, lai aizmugurē miglas lukturs un dzeltenie pagriezieni. Ir vēl tur nianses, bet tas, ja kādam interesē, varu izstāstīt atsevišķi. 2100 eiro pamērs. 4600. Tālāk es gribēju pa Ameriku piebilst. Pieņemsim, kad Audi Amerikā to es atradu, man pa 10 000. Dārgākais ceļš, saprotu, jau ir konteineris atvešana, un cik vispār nostātos beigās tas autiņš šeit, ja tur maksā $10 000 pieņemsim? 10 000 izsola cena vai 10 000 jau ir izsoles izmaksā? Nē, sāksim ar izsoles cenu, lai arī saprastu izsoļu izmaksas. Vispār nav nekas slikts.
kā jau mēs minējām video sākumā, nav slikti laika apstākļi. Jā. Viss ir atkarīgs arī no mašīnas izmēra. Pieņemsim, tas ir vieglais auto līdz SUV. Standartiņš. Jā. No A6 ņemam arī Audi A6, jā. Un, ja nav tālu no mūsu ostas, tad tīri piegādā manām komisijām, iekraušanām, izkraušanām ir 2000 eiro. Ja mēs nopērkam pa 10, te viņš nostāsies aptuveni 15–16 tūkstoši eiro ar muitām, PVN-iem, komisijām, bez reģistrācijas. Bet liekas daudz vai maz? Cipars liekas daudz, bet ja tu pieņemsi nopērci, es nopirku MQ, M3, Jā. 92 vai 8 leģendāru. Nopirku pa $9,000. Nostājās viņš šeit man 16,000 eiro viegli uzsists. Ar remontiem viss 21. Tirgus vērtība 35. Lēti, dārgi. Nu, man liekas, ja ir viegli uzsis un tiešām nav tas kuzovs bijis galīgs čīps, tad man liekas labi cena, ne? Es viņu pēc tam ķēgu nomainīju pats braukāju, visu uzsistoju. Tā kā... Es gribētu pat, zini kā, lai viena kamera nogriežos, lai parāda visu, kā te notiek plānā. Viens ir ar zonķiku tur, Arturs sēž ar zonķiku. Ja godīgi, forši jau it kā runāt ir ar Arturu, bet tu jūti, tu ar viņu runā, tu klausies un tu jūti, kā krampī rokas rauj. Jā, nu man liekas, šitāds kontents vēl nav šeit bijis. Šitādu kontentu jūs nekur YouTube, TikTokos vai Facebookā neatradīsiet. Šo mēs darām, man liekas, pirmie un noteikti šādos apstākļos, ne? Bet tā nav pēdējā reize. Tā ir studija no studijām. Man ir Artur. Jo, Paldies, ka tu esi atbraucis un piedalījies šajā eksperimentā. Jā, vispār jūs esat pirmie, kas uzaicinājusi kaut kādu tādu podcastu veidīgu. Bet šitas pat nav podcasts, šitā ir mūsu iedomātā studija. Mums liekas, ka mēs esam uztaisījuši baigo studiju, ka laika apstākļi nav šķērslis. Vasara, ziema vai kas mēs maukšam šeit ārā. Vispār, ja man baigi kars, jo ārā ir baigi silti. Man ir tā, ka rokas, ja var pievilkt, man ir tā, ka krampī rauj. Es jau gribētu šitā sēdēt, bet man ir augsti, ne karsti, piedod. Bet Tas ir mākslīgais intelekts. Par mākslīgo intelektu runājot. Jā. Vēl stop, atgriezīsimies vēl, es ieraudzīju mašīnu 2200. Oi, nē, ko tu tā kā perekups runā? Jūs esat labāki. Mēs esam labāki. Bet tu teici, ja runājot par labāku, tu teici, ka iepriekšējais tukumā pirci savā laikā vairākas mašīnas un neesi iegrādies neko. It kā, ka laba autiņa esot tukumā, tā ir? Audi A6 esmu pircis. Starp citu, tas cilvēks joprojām brauc jau kā 10 gadi. Es BMW 61, Sābu, vēl kaut kā 46 to mammai pirku. Nu, pasties. Viss ir bombas, viss bija labi. Cits saka, ka uz tukumu nevar braukt pēc mašīnām, manuprāt, ka var. It kā jau visur var braukt pēc mašīnām. Vienīgā pilsēta tukums ir, tas nav izlielīts, tas vienkārši statistiski pēc manas pieredzes. Zini, kas man liekas jādara, kad tu iegādājies auto, paņem viņu, pārbaudi servisā, izsit kā ar vertikālu un kas tagad ir aktuālāk. Par kā ar vertikālu vispār var arī pārdiskutēt atsevišķu tēmu. Zini, kā daram iekšā? Ejam iekšā apsildīties un izsitam tavam mercim kā ar vertikālu. Paskatāmies. Davai. Nē, es vispār tādu nelietoju. Nu, pārbaudīsim. Ierakstīt komentārā. Jāielaiž kameru Ierakst jau komentārā, kā jums liekas. Nelaidīsim turi. Kas parādīsies, kā ar vertikālā mersim? Krampī rokas. Bet mēs nepadosimies, mēs iesim, turpināsim ārā filmēt. Diezgan liels dubaks, cik grādi ārā? Jā. Nē, plus 20, tas ir mākslīgais intelekts. Mīnus 12. Arturs mums parādīsim, ko atved piparkūkas. Tas ir Ziemassvētku. Cilto, Cidonijas sērija. O, martīni un mandarīns. Mersis 4,7. Revišo, mēs cik teicām 2,200? Es sasildījos, tā. Prātiņš nāk pie prāta. Kā vertikāli? Jā, paskatāmies kā ar vertikāli. Ko tu, Robi, saka, ja viņš atbrauca 8. gada Merci, 2.2 dīzelis? Es nezinu. Cik varam dot? Es saku 2,200. Stop, pirms kā ar vertikāli. Pirms kā ar vertikāli pie mūsu eksperta Roberta nāc. Apskatāmies. Atcerieties, ka jums mikrofons ar šancē, Džeki.
grāmatvedība paralēli. Reku jau viņš auto viens skatās, kur nepirkt mašīnas. Mēs tieši runājam, pārbaudīs, cik auto viens izsolē maksā. Mērķis stāvējais, Artur. Neizmirsti to, ka to 500 eiro tikai komisija. No nākamā gada jau pats ir cenas. Cik? Šogad pērkam. Nezinu, kā tas ir. Paspēsim šogad. No apskat... Arī stāvēt. Šitas ir? Viens un tad jāmēr. Šitāds ir? Kurš gads bija? 8. Taču ir ļoti labs. 2 dīzels. Nobraukums. Jā. Oriģinālais. 400. Nu, bet! Cik gadu mašīna sanāk? Pulkstenī rādās 200, kā to saprast? Tas ir 420, nevis 240. Nu, 2 sanāk. Redzit, te 2. Mēs jau esam mūsu cena pagaidām ir 2200 pa mērķi. Tas ir daudz. Mēs esam gatavi nopirkt kontentu pa 2200. Bet vēl nav video galā, varbūt mēs uzaugstam. Automāts, manuāls. Automāts. Ķēdes mainīts? Jā, pie 800. Zini, kā arābos jākaulējas. Zini, pie tāda mērķa, ja gribētu pārdot par tiem pašiem 5, man jāsaka ir 15, jūs sakat no 500 eurikiem, tad mēs kaut kur ap 4,5. Es tagad iešu ārā ķieru. Gatavs jau sacensībā. No, kas strādās? Kā ar vertikāli? Kā ar vertikāls jau Bet jums lādēs? reklāma? Jūs Nē, sadarbojaties? mēs nesadarbojamies. Jūs varat arī tas otrs Tā, kārdīt. tagad, ja tu redzi šo video, kā ar vertikālu pārstāvu, zvani mums. Mēs katrā video izskatīsim, kā ar vertikālu, tāpēc iedod mums atlaidi. Gaidam tavu ziņu. Starp citu, es jums rakstīju, man jūs atbildējāt pirms pāris gadiem. Jā, Jā, ko viņi uzrakstīja. es nesu viņu kontents. Mums ar to pašu rakstīja. Jā? Jā. Mēs neesam uz kontents. 10,000 tur kaut kā šos skatījums. Tas ir ceļies 10,000. Nu, man arī. Jā. Bet tā kā... Es, starp citu, es uztaisīšu video speciāli, tā kā gaidiet. Būs salīdzinājums, kā ar vertikāls un citi konkurenti. Un papildus informācija, kā var paskatīties Vācijā, Nīderlandē, vēl tur pa 5 eiro var atrast informāciju. Mēs varam piedalīties. Un tas brīdis ir klāt. Kā ir, ja tu tiešām esi kā ar vertikālu pārstāvs, tev ir interesi rakst, un tev 100 punkti ir interesi, jo mēs esam ātrāk augošākais uzņēmums. Lūdzu. Skatāmies. 3, 2, 1. Jo katram ir jāpārbauda pa visiem Ui, iespējamiem taksis! kanāliem. Nē, vēl neatvērās. Viss zaļais, viss redzi, viss labi. Tā kā Viss tā izcietā. pa piečuku tirgoja. Nu, cik rādās nobraukums? 413. Uz leju akcidents ir bijis? Akcidents ir? Bet jāpārbauda. Starp citu, mašīna ir no Nīderlandes. Viņi ieveda Vācijā, nu jūs jau zināt, kāpēc tā notiekās, jā. Un tāpēc tik maz informācijas, man liekas, ir attiecīgi ir. Bet ar krāsbiezu mērīt es pārbaudīšu? Šitam nē. Par tādām vecām mašīnām es parasti nē. Mēs gan pārbaudām. Ja mēs iepērkam, tad pārbaudām, ja pārdodam, tad nē. To mēs esam pārbaudījuši kā ar vertikālu. Jāturpina ārā Aļaskā. Kā ar vertikālu pārbaudiem, tomēr nav maita tas mērķis. Nu, jā, tomēr nāksies pirkt par 4,5. Nē, mūsu cena 2,200. 2,200. Es domāju, godīgā būs 4,5. Es pat laikam vairs negribu atpakaļ sēsties. Es teicu, ka tāda paša doma būs. Es laikam pastāvēšu kājās aiz beņķa. Vai šādi tev? Pārvalks uzlicies uz dabiskais. Tas ir dabiskais pārvalks noteikti. Bet atgriežoties vispār par tēmu, kas ir Arturs, par Amerikas sautiņiem tu sāki stāstīt. Es sapratu, tev ir arī pamatnodarbošanās. Tu esi kaut kāds itešnieks vai nē? Nē, kā jau tu saprati, jā, mašīnas man ir hobijs, kas pelna citam hobijam. Jā. Driftam. Driftam, jā. Drifts ir mans Starp citu, viņš meklē sponsors, ja kāds grib, ja? Jā, jau janvāra sākumā es lidošu uz Omanu, tas ir pie Arābu Emirātiem. Ļoti liels sacensības, čempionāts, 3 posmi, tā kā nepieciešams finansējums. Tā kā jā, ja ir kādam interesi, mierīgi, raksta augšā. Sociālajie tīkli un tā tālāk, kvalitatīvi video, bet tas jau privāti. Jā, un pamat nodarbošanās, jā, tāds nestandarta bizness. Pasmarku tirzniecība eBayā. Pasmarku tirzniecība eBayā. Jā. Kā līdz tādam kaut kam var nonākt? Tas ir tēva hobijs. Tad tu esi no dzimšanas jau samācīts, iemācīts Jā, un mācos vēl. un mācies. Vēl mācos. Man liekas, jo vairāk mācos, jo mazāk saprotu. Un ar to tiešām var nopelnīt, jo man pagaidām liekas,
pasmarku nopirkt, pārdot vai atrast kaut kādu retumu. Nu, es tur ne A, ne B un vēl atrast klientu, kas to pērk. Es uzreiz vienmēr to salīdzinu, lai tu saprastu, citi cilvēki saprastu. Ar mašīnu biznesu. Tev te ir retas mašīnas? Nu, it kā nē pat. Ja, nu, Ir, Kaulīts saka, kad ir S-klase, S63 AMG, ok. Bet tu atkal ieminēsi tā kā ar kaut kādu Rolls Royce, tu tur gribi kaut kādu, tur es nezinu, Brabusu, Geļiku un tā tālāk. Nē, es pērku žurkas. Tas, kas cilvēkiem vajag. Žurkas, 46, Bembjus, kaut ko lētu. Un tirgoju arī izsoles veidā. Pērku izsolēs Vācijā, Nīderlandē. Un tad tajā bajā izsolēt cilvēki var izvēlēties pirkt uz nebēdu. 50,000 pozīciju mēnesī pārdod. Pats tu neprintē tās pasmarkas, netaisi, tu pērc pārdod. Tu esi kā starpnieks. Es esmu starpnieks, jā. Nopērku pilnu busu, pat citreiz pilnu fūru atnāk, sadala mazākās daļās, Okay. A4 lapa tur ar dažādām markām. Cilvēki strādā, 12 cilvēki aptuveni uzņēmums man ir. Un tad mazās kolekcijas, tādas mazas daļiņas attiecīgi tirgo. Man liekas, skatītāji, tā ir ļoti interesanta profesija. Un, ja ar to vēl māk nopelnīt, nu, blīn, kurš katrs Latvijā tā neuzdrīkstētos. Tāpēc, ja tu esi samācīts no bērna kājas, tāpēc tu arī saproti, jo man liekas, kā tev vispār liekas, reiz ienāc prātā jautājums, nu, cilvēks no malas tagad gribētu izštuko, es vai arī tirgošu pasmarkas. Cik reāli ir trāpīt iekšā tajā biznesā, izsisties un, nu, Daudz vieglāk nekā mašīnās. nopietni. Jā. Tev Daudz grūtāk, es domāju. Daudz grūtāk. Daudz grūtāk, jā. Pamatkapitālam jābūt lielam, mazam. Lai uztaisītu pašizmaksu lētu, tad vajag pamatkapitālu lielu. Protams, tu vari sākt ar 10 eiro, ar 100 eiro, bet nu, jāzina, ko pirkt, ko cilvēki meklē, kur pirkt. Tāpēc es varu droši stāstīt, zinu, ka konkurences nebūs. Protams, ir konkurenti un tādā veidā strādā Eiropā. Mēs esam kādi trešie lielākie. Wow. Mēs pat eBayā savulaik man ir 2 uzņēmumi. Abus uzņēmumus kopā saliekot, ja pareizi atceros, mēs bijām ar visu eBayā kopā, kad 160. vieta, tagad, laikam, 300. vieta, kaut kas tam līdzīgi. Dārgākā pasmarka, tad es vaicāšu, ko es pārdevusi. Grūti atcerēties, vairs nav tie laiki, kad tik dārgas tirgojam, bet Nu, 1000 eiro. zem 10 Wow. 000 eiro. Crazy, jā. Tagad vidējas tirgojam kaut no 3 līdz 6 eiro par marku. Bet, Nu, man uzreiz jautājums par 10,000 eiro pasmarku Džeks nopērk, kur viņš viņu liek gleznā iekšā pie sienas un cilvēki, kas pie viņa atnāk ciemos, viņi saprot, jā, viņš nopirk to pasmarku par 10,000. Kaut kas aptuveni, jā, tur vai no albumā, vai kā pie sienas pielē, bet cilvēkiem tā ir investīcija. Okay. Viņi saprot, ka tas marku nav daudz, naudas vērtība krīt, tās jau kā ir pasmarkas skaitās vērtspapīri. Viņš tā kā bez mazais altā, kas tur iērķi? Krūtāk. Atkarībā kādas, jo tur arī ir mašīnām, kurām cenas aug, un ir mašīnām, kuras cenas krīt. Lielākā daļa krīt. Tāpat ir arī pasmarkā. Jo lielākā daļa mūsdienās, kādi kolekcionāri, krāj mašīnītes iekšā, tur puķītes, Latvijas pasmarkas. 2220. Par, Merse, nevis pasmarka. es domāju, tā ir puscena? 2250. Nē, 4450, to man mājās sieva. Labi, kā tur ar tām pasmarkām? Traki, starp citu, man ir arī video YouTube'ā, man ir eBay apbalvojums. Tur par klientu apkalpošanu, par pārdošanas apjomiem. Šogad, pagājušajā nedēļā bija jābūt Vietnamā uz apbalvošanu. Es neaizbraucu, tāpēc, ka zināju, ka pie tevis jābrauc. Vot saprotiet, novērtēt, kas ir eBay un kas ir Auto 2000. eBay ir zem tā uzraksta. Tā kā jā, droši, starp citu, jā, eBay, ja vajag kaut ko palīdzēt eBayā, ielikt kaut kā detaļas, var pakonsultēt arī kaut ko tietējumu. Okay. Mašīnas, eBay taču arī pārdod. Vācijā tas ir diezgan populāri. Vācijā, Amerikā. Kad tirgo mašīnas eBay, ja? Jā. Varbūt kādreiz mums arī jāpamēģina. Vācijā, teiksim, arī, jā, cilvēki liek eBayā, mūsu filiālē Vācijā, starp citu, kas nezināja, mums ir filiāla Vācijā, var iet droši mājaslapā auto2000.lv, tur ir sadaļa Auto Vācijā, un ko mēs esam pēdējā laikā darījuši tā, kā tu pasūti klientiem autiņus no Amerikas, mēs viņiem atrodam izsolē, mans kolēģis Kalvīts meklē uz pasūtījumu, un mēs rādām klientiem gan izsoles cenas, gan visu viņi redz. Mēs uzprasām nieka komisiju 1000 eiro, neatkarīgi no tā,
Mašīna ir pa 5 vai 50 tūkstoši. Man liekas, ir labs deals. Ne? Ļoti labs. Es tagad domāju, kāpēc man klientu mazāk palika? Izrādās pie tevis atnāca. Gan jau tā nav. Es domāju, mēģinām tavu mērķi testēt to, kas maksā 2250 eiro. Davai izvesināšu. Jā, Davai. mēģinām testēt. Kā jums, Žeki, jūs arī gatavi braukt, jā? Nē, nu rādi. Mēs savienojums, kā ir. Kamēr ir, jā, labāk. Traks laiks, kā tik daudz var sasniegt? Pasakiet man, kā tik daudz var sasniegt? Negribas fugulu to notīrīt. Mēģināšu. Hei, man drusciņ. O, jā, labā. Crazy brauciens, jā? Strādā arī. Jā. Pirmais vienmēr, ko pārbaudēt autriņiem ziemas laikā vai sēdekļa apsildes Valsts vecis pārbaudat. Dīzelim, jā. Benzīnā. Un īstenībā... Tā ir brīvs, kamēr atduries. Īstenībā tagad ir aktuāla tēma dīzeļu benzīni. Kā to šķiet dīzeļi? Daudz cilvēku baidīsies no dīzeļa? Ļoti baidās. Jau baidās? Jau baidās. Jau daudz vairāk benzīniekus pasūta. Tāpēc Amerika arī starp citu ir interesantāk, jo tur vieni benzīnieki. Tāpēc laikam tagad Amerika tā ir aktuāla. Jā, arī. Jā. Tur Emkas arī daudz, visvairāk skatās Emkas vai vecas mašīnas, kas ir bez rūsas, jo tu var atrast bez rūsas. Kur brauc pa labi, pa kreisi? Pa kreisi ir Apples, to kā drifters tev jāparāda klasi. Nu jā, bet tas ir Mercedes, viņa pretbuksēšana neizslēg. Drošinātājs zina, kurš jārauj ārā? 4., 5. man liekas bija. Un davai es bremzītes gaņā varēs izbraukt. Bet es ceru, ka viss būs kārtībā. Mums nav kur steigties. Mēs pa ielām nebraukājam slīpi. Pa ielām vispār nedrīkst driftot. Bet tā driftā rezultāti tev labi, jā? Normāli, vidū. Nu kā, kaut kādas vietas ir, bet... teiksim, jā, tur jau viss ir Latvijas finansēs vajag. Latvijas topā esi kaut kādā 5. vietā. Kopvērtējumā no 6. līdz 10. vietai aptuveni visu laiku turā. Cik kopā tā drifteru dalībnieku daudz? Nu, manā klasē aptuveni ap 40. Ui, labs, diezgan daudz. Tu cerams, ka redzi, jā, kaut ko, vai es neredzu? Jums tā laukos tukumā mentu nav, es zinu. Nav. Tu man stāstīji, ka tikai zirga. Viņš ziemā tāpat nenāk ārā. Jā, bet iespaidīgi sasniedz. Traki. Jā, tas nav. Neko neredz, ne? Galvenais, lai mums nav jāstum no tā grāvā ārā. Tu varēsi atstāt, nopirksi pa 400 tad jau. Pa kreisi, ne? Es jau vairs neredzu ceļu. Šis jau pasākums kļūst bīstamāks ar katru mirkli, manuprāt. Ne? Nē, man patīk ziema. Ir tīpaši, ja nav jābrauc uz Vāciju vai no Vācijas ar vasarenēm ir tīpaši. Tā kā labāk samaksājiet mums, mēs visu piegādāsim attiecīgi, vai Auto 2000 vai AMKs, jā. Un jums nav jāuztrauc, lai pat ceļā kaut kāda stirna izskries, vai mašīnas salūzīs, vai kaut toties mašīna drošībā normāli atbrauks. 2300 un par rokām. Nē, man sieva no mājās neielaidīs šodien. Kā nekā. Nu, labi, tikai tāpēc, ka gada beigas, svētki, nu, Jā. 4300. Tā kā, man tagad jautājums, tas, kas skatītājiem būs. Es tagad tevi izjautāšu. Kurš no jums vispār ir priekšnieks? Kurš ir īpašnieks tam visam padarīšanai? Ir tā, ka vienmēr visos video mēs sakam, ka Artūrs mums ir boss. Jā. Es neesmu tur boss, diemžēl. Nu, ne to Artūrs, kas Artūrs aizmugurē sēž. Daudz, man liekas, arī Artūra klienti ir teikuši, ka viņiem liekas, ka tu esi boss. Jā? Man liekas, ka tu esi boss. Bet īstenībā es arī neesmu boss. Ir tā, ka mēs neviens neesam bossi. Mēs esam visi viens un mēs esam kolēģi un mums ir katram sadalīts kaut kāda darba pozīcijas, bet boss te nav neviens. Mēs katrs varam iet, kad gribam uz darbu, nāk mājās, kad gribam. Nav tā, ka mums tā nav, ne, Džek? Ko tu? Kas te notiek, Džek? Tā ir? Šitie Jūs paskaties, pat cik es jums tirgoju. 5250. Tā arī nenoskaidrojam, kas ir boss, un tā arī jāmet ripā, ne? Sliedzes iet. Bet Auto 2000 jā, nav boss. Jā, nu nākamais jautājums. Cik jūs mēnesī pārdodat mašīnas?
Wow, tas ir ļoti labs jautājums. Vienu gadu mums gāja labāk, šogad mums iet sūdīgāk. Kā jums, ka reiz kontents ir un ir vācu lauki un tā tālāk? Kāpēc iet sūdīgāk? Jo mums bija posms, kad mēs grupējāmies uz citu taktiku pirkšanas. Mums tas aizņēma īstenībā 2 mēnešus. Mēs daudz ko krasi mainījām uzņēmumā. Mēs sapratām, ka mēs gribam kaut kā savādāk strādāt ar izsoļu partneriem, un mums pieeja pie ļoti labas izsoles ir. Un otrs ātri iestarpināšu, ka Vācijā mums vēl ir labāk tas, ka mēs tiekam pie dīleriem, bet stulbāk atkal kā no Vācijas uz Latviju nedrīkstam tirgot mašīnas. Tas sev. Ir stulbi. Jūs drīkstat man tirgot? Tev drīkstam, tā kā iespēja sadarbībai. Bet es domāju, ka no sākuma arī to varēs sev tirgot. Bet mēs pārgrupējoties, tāpēc mums šogad ir tie 2 mēneši daudz ko izteikuši. Uzmanīgi gājais. Jātries nost? Nav jātries nost. Ķeglis? Nē. Un jā, bet tagad mēs esam atpakaļ ierindā. Mums ir pienācis klāt kolēģis Kalvīts, kas meklē pasūtījums. Esam rītīgs darba stratēģiju, rītīgi nomainījuši un nu jau ir atpakaļ kartē. Jautājumā, cik mēs notirgojam mašīnas, man liekas, ne mazāk pa 15 un ne vairāk pa kaut kādu 3-5 esam pārdoši mēnesī, ne kaut kas tāds. Arturs saka, kaut kas aptuveni tāds. Ļoti labi. Tas ar visiem pasūtījumiem vai tīri pārdošana? Es pat nezinu, vai mēs skaitam pasūtījums. Pasūtījums, neskaitam. Pasūtījums neskaitam, jo tur īstenībā, kā jau minēja, tā stoka peļņa, kas ir 1000 eiro. Jā. Un visiem liksies arī dausmīgi it kā daudz, bet puse aiziet nodokļos. Tas ir viens, un otrs, pat tas nav daudz, jo tu pērc mašīnu pa 20, un tev ir iespēja ieskatīties izsolē, tur, kur mēs esam gadiem situšies, un Kalvīs tev reāli sūta cenas, man liekas, tas ir kapeiks. Tu jau tā lieta. Es viens no pirmiem, kas tā darīt, un tīpaši arī rādīt un teikt cenas, un daudziem tas nepatīk. Konkurentiem es tā domāju, pareizāk sakot. Man liekas, kas tur ko nepatīk. Ja mums arī kādus konkurents kādreiz prasa par cenām, teiksim, cik nopirkam, mēs arī vienmēr sakam. Mums ir vispār daudz maz labas attiecības ar visiem, es tā domāju. Es tā vismaz gribu domāt, bet mēs tā nesazvadnamies tur katru vakaru vai kaut kā tam līdzīgi. Vienkārši es uzskatu, mums visiem labas attiecības ar visiem. Mēs arī cits pārdevējs varbūt pat nezinām pēc vārdiem, uzvārdiem, kā kaut kādiem iesaukām un kaut kādām tādām lietām. Un ar citiem nemaz neesam runājuši, bet attālināt sveicināmies un kaut kā tā. Nākamais jautājums droši. Artur, vai tas bija viss? Man bija, tu vari tagad man uzdot, pēc tam es attiecīgi... Viņš negrib kāpt no mašīnas ārā, viņš negrib vairs piedzīvot Auto 2000 trako studiju, man liekas. Tā ir. Manis pēc varam iet, kurš tie nobjās no krāsēm, tu nejavēs. Nē, es domāju, ka pietiek arī noteikti ārā. Biks labs, visiem augsts ir. Un 2-300 mēs varam dot pa to mērs, kā Alvīts saka. 2-300. Aizdroši komentārā rakstāt, cik būtu godīgā perekupa cena iepirkt tādu mērsē. Labi, ok, ja mēs nopērkam, cik tādu reāli pārdot var? Nerunājot pat cik mēs nopērkam, bet pat cik reāli tādu mērs var pārdot. Tagad padošu to mikrofonu, lai tu dzirdi arī. Nobraukums liels. Tas tāds. Īstenībā ņem tā jau nav mums tik liels tā gada mašīnā, jā. Bet latvietim ir tas galvā, tas 200 viņam vajag un viss. Jā, un ja to uzliks 250, 100 punkti griezt. Jā, neticēs tāpat, jā. Tur jau tā problēma. Un es uzskatu, ka tīpaši... Tad mums vajadzēja to tīt? Iedomāt atpakaļ. Mums vajadzēja to tīt? Nē. Priekš Latvijā? Nē. Neesmu nereiz tinis. Nereiz? Nē. Cik vispār ilgas autobiznesā? Profesionāli kādi 4 gadi. Jā. Hobiju līmenī kopš 14 gadu vecuma. Attiecīgi man tagad ir 35. Tu 35 gadi? Jā. 91. vai 90? 90. Es 91. Sīkais. Mēs gandrīz vienaudži. Jā. Sīkais pa gadu vecāks. Nē. Tā kā jā, man bija vēl kāds jautājums, ka mēs runājam atkal aizmest, ilgāk izsist no sliedēm. Varbūt tās vari piedāvāt kaut ko uz maiņu pret Mersi. Tagad jau populāri piedāvāt uz maiņu. Maiņas variantā mēs novērtēsim zemāk. Es attiecīgi jūs un pret mašīnu var novērtēt zemāk. Savu var novērtēt dārgāk. Okay. Jums nav tik jautājums jums. Visi iekritāt.
No. Jums bija 2 interesantas mašīnas. Kas tās ir? Es jums zvanīju, pareizāk sakot, rakstīju, nevis zvanīju. Mēs neatbildējām. Atbildēju. Hyundai ķipa tika notirgots. Jā. Kāpēc viņš pēc tam atkal parādījās pie jums? Īstenībā, starp citu, Hyundai mums jānoreklamē. Mums nopirka viņu autoservisnieks, un viņš uzčubināja, izgāja apskat pilnīgi jaunu, un tagad viņi parādījās vēlreiz. Mūsu TikTokā nobanoja, tāpēc mums viņi jāieliek vēlreiz. Kāpēc nobanoja? Kaut kas nepatīk no kaut kāda kontenta. Es nezinu, no kuras daļas. Mēs esam parasti autotirgoņi, bet kas nepatīk TikTokā? Konkurenti. Jā? Nopietni domā, var kaut ko ielikt? Nē, tas ir vēl mazāk, bet ir konkrēts video, man arī negāja un viss. Kaut kas vēl nepatīk. Citreiz viņam nepatīk, kad pavicina šitā papīru, visu dokumentus tur rāda, kaut kāds datus viņam skaitās. Tāpēc YouTube ir labi, vai ne tādā ziņā? Jā. Bet tur problēmas ar mūziku. Jā, es agrāk arī rādīju divniekus par ko un kā. Man sāka mest, jā. Nu, blēžam ārā. Testbrauciens veikts. Kāds tagad cena? 2. Vai kaut kā nekāpjums? 2350. Nebūs. Labi, es 50 no selas piemetīšu 2400, ne? 2400. 2400 šogad un 2400 nākamgad. Uz nomaksa procentu. Kāpjam ārā. Viņi nevar pielaust to cenu. Kas? Domāju, ir lietuvietis pierekups Latvijā. 2500. Tie jau gribēja atsveicināt. 2500 un beidzam sēriju. Nē. 2600 man kolēģi nepiedos un beidzam Es sēriju. pie sava pateikt tādu pieturos 4400. Iedomājies, jau 2600 mums te rādās. 2600 Artūrs jau smējās par mani. Un beigās cop un piekrīt. Nu? No. O, kāpēc ne? Pārskaitījums, hops un pārakstījums. Viss. Bet Rītā jau pa 499. Bet jums jau arī tikai pārskaitījums, vai ne? Jā. Skaidra naudu mēs pieņemam, bet mēs neizdodam. Mums kasē visu laiku nulli iekšā. Mums 7200 varam paņemt maksimums, bet Jā. jā. Es tikai uz pārskaitījumu. Jā. Nav kases aparātu un, Nē, zini, kāpēc? un vēl ir nianses tur, jā. Jāiet kursi kaut kādu. Kursu? Jā. Nē, es visu esam izgājuši kursu. Nu, jā, tāpēc... Bet paskaidro naudu, kāpēc mēs paņēmām to kases aparātu mums tajā laikā, kad mēs atvērām uzņēmumu, daudzi zemnieki brauca un vairāk pat arī pensionāri. Nu, mēs izvēlējāmies kases aparātu, jo jā, tajā laikā cilvēki bieži veica maksājums ar skaidru naudu. Bet kas ir tagad labi, ka tas ir retāk notiek, retāk. Bet cilvēki tiešām grib arī tādi, kas tikai skaidrā grib. Nu, zini, kāda ir? Es tev pastāstīšu reiz stāstu. Tie, kas grib skaidrā, ir šitie. Es visu naļikā, un tu viņam pasaki, bet saproti, kad viss skatās, cik mēs nopērkam autiņu, cik mēs ieliekamies esā, cik tu nopērc. Un mums jau arī ir kaut kāds tas koridors, mēs tak nevaram rādīt mašīnu tur kaut kādos mīnusos vai ko, un ņemt vēl skaidru naudu un nereģistrēt viņu kaut kur. Mums kā uzņēmumam tas ir ļoti, ļoti liels risks. Un ko vienmēr tie džeki, ka izdzird vidu, viņi, nē, tad visu. Man jau arī tāpat ir uz kontus, vienkārši domāju, ja es noņemšu skaidrā, jūs man iedosiet atlaidi. Tie cilvēki, kas domā, ka tagad jūs teiksiet, ka skaidrā mēs dosim atlaidi, tā nav. Mēs pat dodam priekšroku pārskaitījumam, jo Artūrs, ka nes uz bankomātu skaidro naudu, mēs pat tur zaudējam 15 eiro par katru reizi. Un ja 10 reizes tie ir 150. Pat vairāk Artūrs fonā saka vēl vairāk. Tā kā nav jēga baigā no tā skaidrās naudas, un tie, kas uzskata, ka jā, iedosim atlaidi, tā nebūs. Un tāds jautājums. Pie jums arī, protams, var nokārtot līzingu. Pie manis arī. Jā, var. Tas ir pa līzingiem. Artūrs vienmēr ņemās ar līzingiem, labi visu sakārto. Citreiz cilvēki domā, ka bankā ir izdevīgāk. Lielākoties jā, bet ir citas personas, kas... Tur ir atšķirības starp autokredītu un autolīzingu. Tieši tā, tur ir atšķirība no autokredītu vai autolīzingu, jo, ja līzingā, tad ir tā, ka banka ir īpašnieks. Procentu likme, protams, ir mazāk, jo viņiem ir drošības pilāns, ka viņi ir īpašnieki, ja nu gadījumā nemaksā, var atņemt automašīnu. 2800. 4400. Bet 4400, kāda bija starta cena? Pats redzēja cenu lapā 5-600. Bet, ja reāli tev tagad kāds ņemt un spiest roku doju pa 4 atdot. Tu tā kā atdot. Atdot, jā. Bet tas ir mīnusā. 2900. Viņš man nostājās 4-600. Tā 2900. Nē, 4-400.
Gandrīz bija 4, bet nu tā paliek pie 4. Es gribu redzēt savu kolēģi reakciju. Pa 2,900 mēs varam ņemt to mērsi. Nu, tur jau ir robeža, manuprāt. Robeža labi vai slikti? Tātad jūs gribat nopelnīt no mašīnas, cik? Uz mājas mašīnām mēs Nu, cik mēs uz šito varētu izsaukt? Nu, pieņemsim, jūs ja pa 2,900 pa 3, tad pa 3,490 pārdod. Nu, Nu, tā liktu- būtu ātra realizācija. Jā. Liktu no sākuma noteikti 3,79, jo tāpat kā es tev diņģēju, ir arī cilvēki, kas diņģējās. Nu, zinu, ļoti labi zinu, jā. Bet starp citu Vācijā vēl žoskāk diņģējās. Ja te mums likās, ka uzvanīt un 1000 eiro nolaist tā ir norma, tur pat līdz 5,15. Nu, tev maksā mašīna, teiksim, 19. Un tur arī nolaiž cenas. Viņi pa 14. Es zinu, ka sveiciens Nilam Dzintarzemē arī tiešām māk nodiņģēt Vācijā, bet es tad nesaprotu pat cik tie džeki iepērk, jo ja es nopērku mašīnu pa 10, nu, es viņu nevaru ielikt pa 20 tirgoties. Nu, tad es būšu virs visdārgākajiem un ārpus mobils vēl kaut kur izlekšu. Jo, ziniet, ir tā skala un es būšu šeit. Tā kā es nesaprotu, kā citi vēl var uz kaut kādu 15 piecīt nolaist. Es domāju, ka Vācijā tie, kas iepērk kaut kur piešāvušies, viņi nopērk pa 10 un pa 15 tirgu, nopērk pa Vačiku tirgo pa tricāru. Nu, protams, ir arī mazākām, jā. Nu, ja tā var, džeki, konsultējiet mani, lūdzu. Nu kā, viņi kur iepērk, neskaitot izsoles? No privātniekiem? Privātnieki, Kleinzikena un tāds. Jā, no Dullina privātos noteikti. Jā. Un viņi atzina kaut kādu uz mājiņu, kaut ko tur iedot. Atbrauc ar vecu žurku. Viņi vispār tur 100 evriki iedos. Katrā sterilo žurka ieliks pa 3 tirgo. Pa 2 Latvijas būs priecīgs. Nu, man liekas, ka tajos gadījumos, kad tu tiešām nomet lielu cenu, jā, kādam, tev ir baigais variants, ko nopirkt uz sitienu vietā. Nu, tad vai nu ilgi mašīna stāvēs, vai nu tev ir baigais variants, kur tu var nopelnīt vairāk, tad tu var tajā brīdī nomest arī jādot lētāk. Nu, mans viedoklis. Jo, teiksim, tagad arī Vācijā es jūtu, kad vajadzētu samainīt uzreiz to visu sortimentu. Mēs visas mašīnas jau automātā pat jau salikām mobilē uz nulīti un ar vieglu mīnusu mēs esam gatavi laist prom. Nu, pilnībā viss, lai vienkārši sortiments. Tas pats ir arī tagad, tāpēc arī esmu gatavs to Mersi atdot pa 4,400, lai kustība parādās, jo jums arī noteikti ir tās klusumas. Pagaid, pa cik 2,900 tu teici, jā? 4,400, jo daudz ir tas pats, saku, 3-litrīgais dīzels, cits saka, dzird. 3,3 dīzels. 3,3 cenu, tikko vienojāmies. 3,3? Es teicu 3,3? Jā! Dīzels. Jo es, ka pasaku 3-litrīgais, daudzi dzird 3,3. Man liekas, vēlreiz jāiet ārā to Mersi apskatīties kārtīgi. Tehniski viņš bija labs, kārba, man liekas, Mersim nesit, ne? Visu ļoti labi. Tā visa autotirgotāji vienmēr saka par savu mašīnu. Nu, ja Pierikums saka, ka labs auto, tad viņš ir labs. Bet, kamēr skatījāmies tavu Mersi, kur mums arī ir atnākusi C-klase AMG pakotnē. Tikko no Vācijas ļoti, ļoti smuka. No kurienes jūs viņu paņēmāt? Šī ir izsoļa auto. Ot kāpēc jūs izsolēs pērkat mašīnu? Cilvēkiem ot interesē. Izsolēs, kāpēc pērkam drošāk. Vienmēr norādīs viss defekts līdz galam. Tas ir forši. Nebūs nekāda pārsteiguma papildus. Nu, bet kā pa plačiem staigāt, takš izdīgāk. Jūs vai kad cilvēki pasūta pie jums mašīnu, jūs te noteikti Vācijā braucat un skatāties klātienē. Jā, tikai ir mūsu reģionā. Reģionā, jā, tā baigi necenšamies 6 stundas braukt uz vienu galu. Es kāpēc to tēmu pacēlu? Jo cilvēki domā, ka mēs, jūs vai mēs, man liekas, kamera bija kaisvīga. Jūs vai mēs braukājam pa visu Vāciju, Nīderlandi, Ameriku, braucam klātienē, skatāmies. Jā, tas ir iespējams, bet jūs tādu naudu nemaksāsiet. Tur jau tā lieta viesnīcas, degviela, laiks, jo tu tajā pašā laikā var ar klientus apkalpot savā placī un notirgot varbūt 1 līdz 2 mašīnas dienā, nekā tu brauc skatīties vienu un tu pēc tam, tur bija sarkana, man likās savādāk sarkana, jo tāda ar cilvēki ir. Jā, pēc tam, bet man tomēr nav manā gaumē. Jā, bet šis Mersīts arī bomba, kruts, smuks, zīme trūkst. Zīme iekšā, tas bija norādīts izsolē. Kalīts saka, zīme ir iekšā norādīts izsolē. Nu, ziema ir klāt un Mersim ir īstais laiks. Ko tu saki, šitas Mersis kuzavā ir smukāks noteikti, bet tehniski braucās labāk, man liekas, tie un ir izturīgāk, ne? Tie ir izturīgāki, bet es noteikti ņemtu šo. Šis ir tāds
jauneklīgāks, komfortabla, tāds modernāks un patīkamāk braukt ne jau tādā ziņā, ka mīksti, bet modernāk. Vienīgi tas, ka viņš baigi maziņais. Es te klientiem atvedu no Vācijas, viņš sataisīja AMG 60. Trīnīts pēdējā cena. 4300. AMG izbraucu. Tas Mercedes man iepatikās, bet tas bija īstais AMG. Tā kā, jā, ir potenciāli, bet es labāk tomēr ņemtu BMW. 3200, Kalvīts jau neskatās manī. 3200. 4300. Šitādu Volvo man piedāvāja pret Range mainīt ar piemuksu. Bet manuāls. Tādi Volviki ir vajadzīgi kādi manuāļi. Jā, es domāju, ka vajag. Mēs pārdevām nesen manuāls, esam daudz manuāls pārdoši. Volvo V60 un V90 var tādus pirkt, jo tur arī vecā gājuma cilvēki kā Volvo, kuri pievērš uzmanību, lai ir tiešām manuālā ātrumkārba, lai nav automātiskā, jo viņi vēl baidās no automātiem. Jā, es redzu, jums arī Range Rovers ar reku. Jā, šis mums ir ievietots komisijā, starp citu arī pie mums var ievietot autiņus komisijā, ja tu vēlies. Baigi aizsīt kameru. Varam turpināt iekšā runāt. Stulbi, kad aiztaisījās cieta kameru, bet, bija aizsītos kameras, ceru, ka kaut ko redzēja, ja neredzēja. Atvainojos par video kvalitāti. Pieredze nāk ar pieredzi. Kāda bija pēdējā cena, es jau iesaucu? 4300, un es pie 4400, tā kā ļoti tuvu jau. Es, man liekas, jau 3200 iesaucu jau. 4350. 3200. 4400 jau. Ja ilgi kaulēs, tad man cena parasti iet uz augšu. Jā, es to klausos. Jā. Nesalikās matemātiski. Šits labi darbojas ar arābiem, turkiem, kas strādā. Nepatīk cenu lēt uz augšu, tad viņi uzreiz labi ņem pat savu cenu. Bet te ne arābs, ne turks, 300 pēdējā cena. Tev viss kārtībā. 4300. Vienam pret Oktāviju un mūsu piemaksāt. Jau sākā piemaksāt, nē. Super variants. Negrib redzēt Oktāviju? Parādīsi, bet... Parādam ātru Oktāviju. Laba Oktāvija, 20. gada 1.0 benzīns RS. Oi, 1.0, ekonomiski 100 punkti. Jā, bet paskaties, 9900. Bet kas par krāsu? Ļoti laba. Leņķi. Sportlainā. Tā jau smuks salons. Un nobraukums. Ļoti labs. 150, tad 1 litrīgs motors, vēl gāzi uzlikt un taksistam aizies uz urrā. Davai, tad Oktāvija nemēnīs pret Oktāviju. Es Oktāviju dodu to Mersi. Nē, bet, ja nopietni, tas var Mersi piedāvāt un 91. BMW. Pret Oktāviju. Jā. Kas par 91. Kalvīts jau paliek domādams. Dīzeli. Benzīnā. Vienalga. Tur ir 318. automāts. Bet, ja nopietni, tad, ja divus varētu kaut ko izdomāt, varbūt 91. un, jā. Pagad, tad tu saki, ka mums jāmaina tavs Merces un tavs BMW E91, jā? Man jārēķina, lai jāskatās, cik šitie maksājas. Pret Oktāviju. Mums ir noteikti tev jāatsūt bildes vai video, lai mēs te varam ielikt 91. vēl papildus, un mums ir jāuztais apspriedīt, un es domāju, ka... Kaut kā šitā muldot kaut ko var citreiz. Bet vai pēdējā tāda, tiešām pēdējais piedāvājums 3400. Uz otru, samaina cipars vietām 4300. Es baigi turās pie cenas. Jā, savādāk mūsdienās neko. Ja tu pasaki, tad tā ir jāizdara. Kāpēc mēs klienti nāk pie mums, pie jums? Jo mēs, kā pasakam, tā cenšamies izdarīt. Rekur, cik ir pulkstens, starp citu. Jau darba laiks jums beidzās, ja jūs vēl strādājat. Tātad jāapkalpo visi klienti. Jātaisa jums kontents. Un nevis tā, ka visi sevi mājās sēdēt, atpūsties, ēst ziltiņu, kā saka. Bet... nepiekrīt viņš mūsu cenē, ne? Man liekas, 3500 pat pēdējā cenā. Nebūs. Roberts jau pat nepiekrīt. Tā kā mūsu piedāvājums bija 3500, tas ir tiešām maksimums, ko mēs tādam autiņam varam dot. Tur augstāk nevar iet, vienkārši, jo es redzu tirgu viņu, nevar izspiest baigo kosmosu uz viņu apskatīt. Tīpaši iziet, ja tikko jaunu iziet. Tad vēl jā. Un starp citu, piebildīšu, ka šitā cena, 3,5, ko es piedāvātu, ir ļoti adekvāta, kā saka, perkupa cena iepirkuma. Bet tas tikai tāpēc, ka es atbraucu ciemos.
Bet nu, es gaidīju viņu, kad viņš piekritīs godīgi. Un mums gribējās kaut ko nopirkt. Tā kā es domāju, ka tā ir laba cena, bet Artūrs noteikti viņu pārdos par savu cenu. Mēs tev noteikti novēlam to darīt. Bet, ja tu vēlies šādi arī pārdot savu auto, varbūt tu vari rakstīt mums vai piesakies, un varbūt tu būsi Artūra vietā, un varbūt mums izdosies ar tevi sarunāt dīlu. Ja tev labs autiņš, labs variants, kuru nevar pats pārdot, un tev nav kauns filmēties, es domāju, droši uzrakst mums, un mēs varam šādu kontentu izveidot. Range Rover par 16,000. Tā varētu būt cita sērija, es domāju. Tad mēs noteikti varētu vienoties arī varbūt pat par Range Rover. Tā kā, ja tev šāds kontents patīk, droši raksti. Ja tu gribi pārdot autiņu, droši arī mums raksti un uzfilmēsim to. Laiko subscribe, kas vēl jādara? Jāpiesako. Man jāpiesako jums. Ierakstat komentārā, vienalga labs vai slikts, protams, labāk labs. No, cik tu dod par šādu mērsi? Kā tev liekas skatītāji? Jā, droši. Un uzrakstat komentārā. Varbūt jums interesētu nedaudz drifta kontents. Es izzinātu Auto 2000. Nu, davai, otru Kaut jau ko tādu vēl varētu. kālīt, super. Degvielu mēs noteikti uzliksim Artūram, ja ir degvielas jau kartiņu uzņēmumu. spirta. Tomēr nomalkt. Spirts tur vajadzīgs. Ideāli. Spirts mums arī ir pietiekami daudz. Dažādās krāsās. Es domāju, tā arī darām. Mēs gaidām nākamo uzaicinājumu no tevīm. Pie tevīm, nu jo tu esi bijis Vāclaukos, es biju šeit. Starp citu, kur labāk, šeit vai Vāclaukos? Šeit foršāks laiks ārā. Šeit Mājās foršāks vienmēr tu laiks. foršāk tuvāk mājām. Bet man liekas, arī šeit esam, tāds, nav tas urka piesitiens, ja, kas bija Vāclaukos. Jā, bet tur sava odziņa arī. Mums tur beigi maz laika bija, vajadzētu vairāk. Es noteikti atbraukšu vēl ciemos. Es jau tikko izdomāju, mums atkal jātiekās tev uz Vāclaukiem, mums jāaizbrauc. Starp citu, ja tev ir tik elastīgs grafiks, mums, man liekas, ir jāaizbrauc kārtīgi jāizsaigā tie Vāclauki un citu plači un jāuzsēc kopīgs kontents. Starp citu, varbūt tās jūs gribat atbalstīt un aizlidot kāds no jums uz Omanu. Man janvārī būs sacensības tur un paskatīties tavu. Sāksim ar to, cik maksā biļeti. To, kas ir Omā. No āras pat prasa, kur tas ir. Es sapratu, Arābu Emirāti. Tas ir no Dubajas 500 km. Mums tikko klienti aizlidoja. Nu, rekur Kalīts saka, mums tikko klients aizlidoja. Bet, nu labi, šī sērija, man liekas, arī katojam. Rakst komentārā, ja vēlies pārdot savu auto, uzrakst mums, reku telefonu numuriņš. Ja vēlies pasūtīt auto no Amerikas, uzšaut, neuzšaut, AM kārts, Droši kontakti lejā būs. noteikti viņu iesaku, jo normāls žeks sakarīgs pipards jau tiekamies otrais, un nu jau es saprotu, gan būs 3., gan 4., gan 5. vēl reizi. Būs. Tā kā paldies, ka uzaicinājāt, paldies, ka skatījāties šo video. Subscribe, laiku, un ja vēlies pārdot savu auto, uzrakst mums, izveidosim šādu vēl vienu video. Davai, čau! Pišķi luhu!